Jā, man nav tik spēcīgi balss kā Uģim, tad jau varētu pavisam zāli bez tā mikrofona. Labi, man samēr vienkāršs uzdevums šajā visā skaistajā sapulcē. Vispirms jau arī no manas puses priecājos, ka jūs redzat sveiki, draugi, biedri un kolēģi. Vienkārši uzdevums, kāpēc tas ir vienkārši, tāpēc, ka tā Stambulas konvencija ir tik caurskatāms, mēs esam spiedošana, man bišķiņ tā personīgi jāpasniedz lietas arī. Un virsrakstā es jums gribētu, kāpēc, piemēram, mēs vērojām domu laukumu, tos lielos apdzēšanos un visu šitās cilvēku jukas, sauksim to tā. Tāpēc, ka īstenībā tā Stambulas konvencija ir tā kā konfekti, kas iesaiņot ir 9 fantastiskos papīriņos. Jūs lobat vaļā viens brīnišķīgāks par otru. Visi skaisti aizsargāt sievietes, aizsargāt bērnus. Nu, kā es kā tur varētu iedrošināt pateikt? Nē. Un es uzskatu, ka autori, šīs konvencijas autori ar nodomu šo visu iesaiņoja, tos iesaiņojumus daudzos veidoja, lai pašā kodolā pasniegtu kaut ko, kas mums visiem ir, es teiktu, kam mēs visi esam pret, proti tā konfektas vietā mēsls, latviski sakot. Un kā tas kas tā problēma ir šīs tie daudzie iesaņojumi, man vispār jau bija pulsariņš, ka es te neizrunāju, man patīk ilgi stāstīt par lietām, kas man interesē. Tā brīvīt arī jāuzliek. Tā, un lai tas tā visu formālāk, korektāk arī viss notika tā, es starp citu runāju par korektumu un par emocijām. Nācis bija atzīts, ka mums visiem ļoti jātrenējas ir apslāpīt destruktīvas emocijas. Tikai konstruktīvas emocijas ir atļautas. Tā kā Rudolfam, piemēram, ka viņš uzstājās TikTokā, man ļoti patīk, starojošais veids. Un visi tie cilvēki, kas noslīkst, nogrimst negatīvās, respektīvi destruktīvās emocijās, viņi kaitē savai lietai, kaitē tematam un kaitē argumentācijai. Nu, lūk, un kur tās problēmas īsumā ieskicējuši tos konvencijas galvenos pantus, kur mums ir problēmas, respektīvi, kāpēc mēs kā suverēnā vara kategoriski norādām šādas konvencijas derīgumu un iestājamies viennozīmīgi par denoncēšanu, cik vien drīz iespējams, kā jau nākamā saimā, citādi neies. Nu, lūk, un konvencijas galvenais deklarētais uzdevums, kā mēs visi zinām, ir aizsargāt sievietes no vardarbības, nodrošināt upuriem palīdzību un sodīt varmākas. Šajā līmenī tas mērķis ir pašsaprotams un pilnīgi atbalstāms, protams, visi šie mērķi, tie skaistie konfekšu papīri. Taču konvencija savieno šo mērķi ar plašu sociālo reformu programmu, kas paredz mainīt sabiedrības domāšanas un uzvedības modeļus. Kā ar preambulā jau ir teikts, preambula pasludina, ka de jure un de facto vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem īstenošana ir būtiska vardarbības novēršanai. Tātad tas nozīmē, ka vardarbības problēmas risināšana tiek sasaistīta ar sabiedrības pārveidošanu. Šī definīcija rada pamatu dzimumu sociālai teorijai, kas neatbilst bioloģiskai realitātei. Tā atšķir bioloģisko dzimumu no sociālajām domām un uzliek valstīm pienākumu respektēt arī paši identificētus dzimumus. Tā. Un galvenie problēma panti nākamie ir 3 panti. Galvenais ir 12, viens no galveniem 12. konvencijas pants. Valsts pienākums mainīt sabiedrības domāšanu. Puses veids, tagad būtisks citāts, puses veids nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu sieviešu un vīriešu uzvedības, sociālo un kultūras modeļu maiņu. Lai izskaustu aizspriedumus, paražas un tradīcijas, kas balstās uz ideju par sieviešu mazvērtību vai stereotipiskām lomām. Šis pants valstī uzliek ne tikai sodīt varmākas, bet pārveidot kultūras tradīcijas, ja tās tiek uzskatītas par stereotipiskām. Un šeit mēs arī saskaramies starp citu ar to problēmu, ka ļoti daudz lietas, gandrīz viss ir definīcija jautājums. Un kā mēs definējam, piemēram,
psiholoģisku vardarbību. Starp citu, tas ir skaists moments, ko mēs visā pasaulē varam novērot. Amerikā jau īpaši spilgti tikko kāds pasaka, dzimumi ir tikai vīrietis un sieviete. Viņš aizskar jūtas lielai daļai sabiedrības, kas dziļi aizvainots par šādu nekaunību pateikt bioloģisko faktu, izteikt bioloģisko faktu. Nu jā, tā, un šīs definīcijas jautājumi tie turpinās. Tā problēma ir, ka tagad 14. pants runā par izglītības saturu. Puses iekļauj mācību programmās materiālus par dzimumu līdztiesību, nestereotipiskām dzimumu lomām, savstarpēju cieņu un nevardarbīgām attiecībām. Tas nozīmē, ka izglītības sistēmā jāmāca bērniem nestereotipiskas dzimumu lomas, kas praksē bieži vien ietver dzimumu sociālo konstrukciju un pašidentifikācijas teorijas. Šāda pieeja ir pretrunā ar vecāku tiesībām un Satversmes 110. pantu, kas ģimeni, strīpiņu laulību, definē kā savienību starp vīrieti un sievieti. Un pats viens no pašiem galveniem pantiem ir 4. panta 3. daļa. Šis punkts paredz, ka aizsardzība jānodrošina bez diskriminācijas jebkādu iemeslu dēļ, tostarp dzimuma identitātes. Tas juridiski ievieš iedzienu dzimumu identitāti valsts tiesību tēpā, radot konfliktu ar Latvijas tiesību sistēmas antropoloģisko pamatu. Jo tāds zvērs kā dzimumu identitāte mums nav dabiski pazīstams, to mēs tikai esam iemācījušies no tālajām zemēm, kā mēs zinām. Nu, un suverēnās varas pozīcija ir viennozīmīga, kā vardarbība pret sievietēm un bērniem ir kategoriski nepieļaujama. Un valstī jānodrošina visaptveroša aizsardzība. Tomēr šī aizsardzība nedrīkst būt atkarīga no ideoloģiskas vai sociālas doktrīnas ieviešanas. Līdz ar to mēs iestājamies par nacionālu likumdošanu un programmas, kas efektīvi aizsargā sievietes un bērnus no vardarbības. Visumā jau pastāv šādi likumi, tomēr jāuzlabo praktiskā piemērošana. Otrkārt, izglītības sistēma, kas māca cieņu, atbildību un savstarpēju sapratni, nevis dzimumu sociālo dekonstrukciju. Treškārt, tiesībām uz viedokļu un pārliecības brīvību, neļaujot vienai ideoloģijai monopolizēt morālas un bioloģijas iedzienus. Un ceturtkārt, Latvijas suverenitāte, lai mūsu sabiedrības pamatvērtības netiktu noteiktas ārpus valsts. Tātad, lai visus šos skaistos mērķus sasniegtu un saglabātu, es aicinu visus klātesošos, tad, kad Vācu Viečeslavs dos to iespēju balsot par rezolūcijas, par Stambulas konvencijas denoncēšanu, pieņemšanu, atbalstīt šo rezolūciju. Kas, es domāju, arī visiem papīros tika izsniegt. Un visbeidzot, ja jums ir jautājumi par Stambulas konvenciju, es viņas ļoti pamatīgi izstudējis. Labprāt vēršoties pie manis vai pie Jūlijas un prasiet papildu materiālus, vai jums pa e-pastu sūtīt fotiklaiku. Tā kā laipni aicināti. Paldies!